Ceturtā diena Toronto, dienas gaismā nedaudz jāapskata ir destilērijas rajons. Un jā, ko gribēju piebilst, ja tev ir vajadzība pēc labierīcībām, diezgan labi ir pieejams, var ieiet kādā bibliotekā un arī norādes. Un jā, ir arī, ne tikai ir arī, bet ir tikai bezmaksas toaletes. Šajās te pudelēs pildīja alkoholu, ko ražoja šajā te rajonā. Tas bija Gudermans & Worts Limited uzņēmums, viens no bagātākajiem cilvēkiem tajā laikā, kas ražoja šo te alkoholu. Te var īstenībā redzēt arī viņu darbinieku sarakstu no tiem laikiem. Un visur šajās ēkās, kur var ieiet, tur ir arī dažādi artefakti no tiem laikiem. Ir diezgan interesanti, bez maksas var visu kaut ko apskatīt. Te var redzēt visus iespējamos krustus un reliģiju apzīmējumus, bet visu taču vajadzētu vienot mieram. Paskaties, kāds zirneklis, viņam ir tikai 3 kājas. Jā, zaļš cilvēciņš nav, šeit ir balts cilvēciņš, šobrīd jau sarkans mirgojošs. Un nedaudz sanāk apjukt. Jo automātiski pierast zaļa gaisma vienkārši šeit pāri ielai. Ja šeit vakara gaismai īpašas vienkārši saplūst, un tad uzmanīgi jāskatās un saprot to, ka jau 5 sekundes stāv, jo ir balta gaisma. Aiziesim apskatīt St. Lawrence centrālo tirgu. Būs forši salīdzināt, vai ir tikpat liels, vai varbūt mazāks vai lielāks nekā mūsu centrāla tirgus Rīgā. Un pēc tam maza dūlieta jāuzkāpj, precīzāk jāuzbrauc ar liftu augšā Toronto tornī. Šobrīd izmērā šis tirgus atgādina Āgenskalnu tirgu. Tas lielais brīdis ir klāt, ka jābrauc augšā Kanādas televīzijas tornī, augstumā 553 metri, un augstākais, ko mēs varam uzbraukt, ir 447. Un vēja augstākais punkts pat šūpojās pusmetru. Wow, būsim augšā, es gribu redzēt un sajust to sajūtu. Esmu ļoti satraukusies. Mēs reāli uzbrauksim 346 metru augstumā uz pirmo skatu platformu mazāk nekā minūtes laikā. Tu iedomājies, cik ātrs ir tas lifts? Atceroties, kā bija Ņujorkā jau vēderiņš sakustējās, tad šeit es domāju, ka viņš vēl vairāk sarieģēs. Man bail.
Un pēc tiem 346 metriem dosimies plus 33 stāvus augstāk uz 447 metriem. Nezinu, cik tur ir ātrs, bet tiekamies augšā un kopā apskatāmies no 300 plus un pēc tam 400 plus metru augstumu. Mums tagad jāiziet vēl drošības pārbaude, tā kā lidostā. Bagāžas pārbaude ir iziet, jāiet tālāk un jānoskanē savas biļetītes. Tikko noskaidrojām, tad tas ātrums liftam ir 22 km/h. Augšā arī esot restorāns, kurš rotē, diezgan līdzīgi tāpat kā Viļņā un daudz kur citur pasaulē, kā arī iespēja pastaigāt gar malu. Saucamais edgewalks, bet, cik saprotat, šobrīd ir ciet, marta mēnesī atvēršoties ap māju. Wow! Zinu, ka tev ļoti patīk augstums. Pastāst. Man liekas, ka viņš šūpojās. Labāk paskatāmies uz Lake Ontario. Te ir arī kafejnīciņa, kurā var paņemt kafiju un krosānu vai kādu pūciņu. Cilvēki nav pārāk daudz, var atrast, kur apsēsties, bet nav tā, ka var vajag tik pie logas. Ko tu stāsti? Ka te var dabūt kafiju un krosānu. Nebija tik dārgi, cik kafija maksāja? Kafija bija 3,50, krosāns bija $7. 3,50 par kafiju, kas ir lēts? Dievs, tev tik daudz vietiņas. Un šeit Toronto tornī esot sienā iebūvēta kapsula, kuru atvēršot vaļā Toronto torņa 100 gadu jubilejā 2076. gadā, ja nemaldos. Un man būs 86, tā kā noteikti jāatbrauc, un es gribētu dzirdēt to novēlējumu, kas nu tur ir. Skaists zaļš ūdens, paskaties, vajadzētu iet peldēt, ne? Tikai bišķība augstu martā. Un tur otrā pusē ir Amerika. Toronto tornis, cena tātad līdz 330 cik tur metriem ir $43 plus nodoklis. Un šeit līdz pašai augšai vēl ekstra $10 plus nodoklis. Par diviem cilvēkiem aptuveni $120 kanādiešu sanāca. Nu ļoti patika. Ļoti augsts, ļoti bailīgi. Ja ir bail no augstuma, tad es varbūt atturētos. Bet man ir bail, bet es uzbraucu. Noteikti iesaku. Re, kur tur var redzēt, ka ir tāds stikls. Tur varēja stāvēt, skats.
Wow! Bet arī redzējām cilvēku, kurš trīc, pārvar sev drosmi, noguļās un vēro lejā. Laiks pusdienām atnācām uz Toronto universitāti, food trucks, un lūk, kas mums ir. Pietiks 2, te ir lēti. Dodamies uz Ossingtona avēniju. Nav ne jāsmas, kāpēc viņi būtu jāredz, bet mūsu mājas saimniece teica, ka laizējam paskatīties. Un tad mēs arī ejam. Man ļoti patīkami pārsteidz, cik Toronto ir pateicīga pilsēta gājējiem. Kad pa pašu downtown gājām, visur laiž. Jo tur ir gāja pārējais, prioritāte ir cilvēkiem, gājējiem, mašīnas ir sekundārs. Man patīk tā pilsēta, es varu iet. Te blakus tādām ļoti skaistām privātmājām ir arī šādas te garāžu ielas. Ja tev ir garāža, tad tu jau esi krūtis puika. Te arī smukās mājas. Mēs atnācām uz Alans Garden, apmēram stundu bija jānāk, tagad mēs nedaudz iekožam. Dabūjām arī avenītes un dzērienu. Dzēriens maksāja $1. Un avenītes maksāja $2, kas ir apmēram €40. Mums vēl nedēļas nodokļi, bet nodokļi ļoti maz. Un tad mēs iesim, Alanu dārzos, paskatīties, kas tur tas. Šodien smuka saulaina diena, nedaudz gan vējains, un ienākt šajā botāniskajā dārzā, kura nosaukums ir Alans Garden, ir baigi forši, jo, teikšu kā ir, ne tikai ir forši redzēt bruņurūpučus un dažādus zaļumus, bet ir arī silti, kā jau siltumnīcā. Otrā pusē, protams, kaktusu siltumnīca. Wow, liels viņš ir. Viņam ir adatiņš, kārtīgs dadzīts. Šis šobrīd ir viens no maniem favorītu dzērieniem. Izskatās tas diezgan amerikānisks dizains, kā redzam, Casablanca un tā tālāk angļu mēlē rakstīts. Bet skatoties pie ražotāja Taizene,
Šeit tā ļoti forši izskatās. Ir gan zemes senas mājas un vēl augstceltnes. Šī ir Jonga Street. Nu jā, šī ir arī garākā iela pasaulē, 56 km, attiecīgi no Lake Ontario līdz citam ezeram. No Ontario ezera līdz citam ezeram, jā. Šī ēka ir celta 1899. gadā, kādreiz bijusi pilsētas valdības ēka, un šobrīd jau no 70. gadiem ir tiesunams. Un tagad iesim apskatīt jauno parlamentu māju. Kā tev patīk vecā? Tā kā Eiropā. Un jaunā parlamenta ēka atrodas pie Toronto zīmes. Sezonā arī dažkārt kaut kāda koncerta notiek. Interesanti, kas tur šovakar būs? Varbūt mīkstais cepums? Bet nu labi, re, kur ir pati ēka. Tur sēž mērs. Kā jau ārpusē redzēja, ir gan austrumu, gan rietumtornis, un mēs braucam austrumtornī augšā uz 25. stāvu, 12, 13, 13 pazuda. Un mēs nezinām, kas mums tur sagaida. Šeit nebija 13. stāvs. Tāpēc, ka viņi ir mājticīgi. Tā ir malņa. Bet un mēs skaistos skatus diemžēl neredzējām, jo priekšā ofisu durvis. Siena. Nevar tikt bez kartītes nekur. Nu, lūk, vēl viena laika kapsula, novietot šeit 2000. gadā. 2050. jau varēs atvērt. Varam braukt skatīties. Šobrīd mēs esam Toronto City Hall ēkā, un šeit var noiet lejā uz tā saucamo pazemes pilsētu vai The Path. Tā kā tur GPS īsti nestrādā, mums ir arī papīra kartes, un cerams, ka mēs neapmaldīsimies, mēģināsim izdzīvot. Ļoti mulsinoši ienākām stāvlokumā un nezinām, kur tālāk doties. Bet, nu, kartē redzams taisni, tā arī gājam. Kaut kā šādi te izskatās, te ir veikaliņi, ir arī kur paēst, ielas un tā tālāk. Un interesanti, ka vasarā te esot īstas pilsētu, jo neviens tā īsti vai neraujas pa pazemes ceļā, jo ārā ir diezgan foršs laiks, tāpēc šī ir izrādi, kur sasildīsies. Šeit var izīriet paskastīt. Kas tur ir? Rekur tarifi. Advokāta tarifi. Paskatāmies, ko mēs varam izdarīt. Kur ir divorce? 1999 divorce. Tik tad? Mums tik kā. Es kā kārtība ir dienas vidus. Otrs jūtas nedaudz paguris, bet man ir kauns atzīt, ka man pulkstenis rāda tikai 8 kilometrus tuvojies. Kā ir šāda informācija varēšu publicēt Stravas aplikāciju, taču tās uzskaitīs visu laiku. Tu nevarēsi, kā būs jāiet, kamēr tev būs uz 15 kilometri. Kas man šķiet ir ļoti forši šeit, redzēt, cik šis var, ka viens ir tāds milzīgi plots. Forši ir tas, ka te nav nekādi bezpajumtnieki. Katra ēka virs tuneļa uztur kārtību. Un arī tolis ir uz katru stūri, tā kā viss ir bez maksas, nekāda problēma vispār par un toliem nav vispār nekāda problēma. Tas ir forši, vai ne? Visos veikalos, skapnīcās, visur var tikt.